Mēs izīrējām Āzijas pilsoņiem, 3, Rīgas centrā dzīvokli. Un tad, kad viņi atbrīvoja dzīvokli, mēs bijām patiesās šausmās. Viss bija taukains, tapetes noplēstas, vannas istaba vispār gadu laikā nevienu reizi nebija vispār mazgāta. Es joprojām atceros to dienu, kad tā apkopēja meitene ap 35 gadiem, kur vispār dzīvē nekad ne par ko nav sūdzējusies, vienmēr ar smaidu uz lūpām viņa nāca pēc atslēgām. Gandrīz ar asarām acīs, un viņa tāda, jā, nu, iedod man lūdzu spēku, es nevaru tur aiziet. Un tā situācija beigās bija tāda, ka dzīvokli kopa veseli 2 cilvēki, veselas 3 dienas, jo nolietojums bija vienkārši vājprātīgs. Mani sauc Jānis Frīdova. Esmu nekustamā īpašuma nozares pārstāve jau gandrīz 20 gadus, no kuriem pēdējos 10 gadus es kopā ar vīru vadu savu nekustamā īpašuma uzņēmumu, kurš nodarbojās ar investīcijām un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Un uz doto mirkli mūsu uzņēmums pārvalda vairāk nekā 20 miljonus vērtu nekustamā īpašuma portfeli, un mani podkāsti būs par un ap biznesu, bet jo īpaši daudz būs tieši par nekustamo īpašumu. Šīs dienas podkāsts būs nedaudz savādāks, jo es jau vairs neesmu viena, bet man ir pievienojusies Inga Upmale, kura ir ne tikai lieliska kolēģe, bet arī zinoša un profesionāla nekustamā īpašuma nozares pārstāve tieši īres jautājumos. Sveiciens visiem! Šīs dienas podkāstu ietvaros mēs vēlētos izskatīt tādu tēmu kā Āzijas valsts pilsoņi, kuri Latvijā ierodās arvien vairāk. Un viņi ierodās 2 iemeslu pēc. Viņi ierodās kā mazkvalificēts darbspēks, gan arī kā studenti. Un pēc Pilsonības un migrācijas dienesta statistikas datiem 2023. gadā Latvijā ir izsniegts termiņu uzturēšanās atļaujas vairāk nekā 10 000 Āzijas pilsoņu. Un kā mums liekas, Ringu, tā jau ir tāda. Tas cipars ir jau diezgan tāds ievērojams, un tas sāk radīt arī nekustamā īpašumā sfērā jau tādas zināmas problēmas. No 10 000 Āzijas pilsoņu, kuri ir ieradušies Latvijā, apmēram 4 000 ir ieradušies no Uzbekistānas ar konkrētu mērķi strādāt. Un tikai kaut kādi 15% no uzbekiem ir ieradušies Latvijā mācīties. Otra lielākā cilvēka kategorija tie ir indieši, kuri arī sastāvdā vairāk nekā 4 000, un šeit jau tās proporcijas ir nedaudz savādākas. Aptuveni 50% viņi ir ieradušies ar konkrētu mērķi strādāt, un 50% viņi ir ieradušies ar konkrētu mērķi mācīties. Bet šeit ir arī ļoti svarīgi saprast, ka tie, kas ir ieradušies mācīties, viņi arī brīvajā laikā strādā, jo viņiem termiņu uzturēšanās atļaujas ietvaros ir atļauts līdz pat 20 stundām nedēļā nodarboties ar darba jautājumiem. Tā kā, jā, ņemot vērā to, ka šiem 10 000 Āzijas iedzīvotāju ir arī kaut kur jādzīvo, un mūsu uzņēmums nodarbojās ar nekustamā īpašumā jautājumiem, tad, protams, ka mūsu ikdienā arvien vairāk sāk parādīties komunikācija tieši ar šo valstu pilsoņiem. Un tas, ko mēs esam novērojuši, tad mēs jau sākam saskarties ar tādām kaut kādām jaunām pārmaiņām nekustamā īpašuma īres tirgū, un jā, arī ar saviem riskiem, bet es domāju, ka par tiem riskiem varētu paturpināt arī patiesībā Inga tālāk, vai ne? Pirms dažām dienām es saņēmu zvanu no kādā angliski runājoša vīrieša, un viņš man uzreiz stādījās priekšā, ka viņš ir indietis no Indijas, un vai mēs izīrējot dzīvokļus indiešiem. Jo viņš ir saskāries ar tik biežu atraidījumu, ka tādēļ viņš sāk vispār savu jautājumu, nevis vai dzīvoklis pieejams, vai kādiem citiem jautājumiem, bet tieši par informēšanu par to, par savu tautību. Man jāatzīst, ka mēs diezgan bieži saskaramies ar diskrimināciju tieši īres attiecību kontekstā un attiecībā uz pilsoņiem no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Galvenā problēma ir maksāšanas disciplīna.
Slēdzot īres līgumu ar jebkuru īrnieku, vietējo vai no Indijas, mēs īres līgumā skaidri atrunājam punktus par maksāšanas kārtību, par maksāšanas termiņiem, bet bieži vien šie punkti paliek neievēroti vai ļoti slikti tiek ievēroti. Un izīrētājiem bieži nākas, kā saka, turēt rokas pulsa, ik pa laikam atgādināt saviem īrniekiem, ka ir pienācis kārtējais maksājuma datums. Un uz jautājumiem bieži vien, kad jūs veiksiet apmaksu, mēs saņemam atbildes, ka rīt vai šodien es jau tieši tagad maksāju, vai es samaksāju vienkārši pārbaudīt. Bet vai tad jūs nesaņēmāt vēl? Un bieži vien mums nākas aiziet līdz drastiskākām metodēm, ka mums nākas sūtīt brīdinājumus un paziņojumus par īres līguma uzteikšanu. Tās mazliet sapurina īrniekus, bet tas tomēr neatrisina situāciju. Un šī problēma visbiežāk saglabājās. Un te ir jābūt pacietīgiem. Ir jāsāk piedraudēt. Jā. Tad otra lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir cilvēku skaits dzīvoklī. Ir tā, ja jūs izīrējat savu dzīvokli 2 cilvēkiem, jūs nevienmēr varat būt droši, ka dzīvoklī tiešām dzīvos 2 cilvēki. Jo mūsu pieredze rāda, ka uz ilgāku vai īsāku termiņu dzīvoklī bieži vien tiek iemitināti daudz vairāk īrnieku nekā īres līgumā paredzēts. Jo indieši ļoti atbalsta viens otru, un tas ir apsveicami. Viņi ir ļoti draudzīgi. Jā. Bet no izīrētāja pozīcijām raugoties, diez vai jūs gribēsiet 2 vietā 8. Mums jau arī ir konkrēta pieredze ar to, ka mēs konkrēti izīrējām vienu dzīvokli 30 kvadrātmetru platībā Rīgas centrā 2 Indijas pilsoņiem. Jā. Un tas beigu rezultāts bija tāds, ka viņi tur tik ļoti daudz rotēja, ka mēs pat nevarējām saskaitīt. Kaimiņi mēģināja pat saskaitīt un nevarēja saskaitīt, cik viņi tur dzīvo. Tas cilvēku skaits mainījās no 6 līdz 8 cilvēkiem. Un tas mums bija tik ārkārtīgi liels pārsteigums, ka mēs sapratām, ka mums ir vienkārši jāpārtrauc īres attiecības tikai tāpēc, ka mēs sapratām, ka tik maz platība nav paredzēta tik lielam cilvēku skaitam un ka tas nolietojums būs vienkārši vaiprātīgs, kas arī reāli dzīvē pēc tam pierāda. Ņemot vērā, ka šie cilvēki bieži strādā maiņu darbus, kad viena naktī guļ, pa dienu guļ, naktī strādā, tad naktī strādā, pa dienu guļ, un tā viņi rotē pa to dzīvokli. Un kaut kādā veidā viņiem izdodas veiksmīgi tam visam cilvēku daudzumu. Kaut kādā stūrītī, kad kādu brīvu gultu, jā. Tas ir joks, bet principā, jā. Tas nav joks, tā ir realitāte. Jā. Un rezultātā, protams, šie dzīvokļi bieži vien tiek pārvērsti par kopmītnēm. Tas vairs nav dzīvoklis, tur ir tāda kā caurstaigājamā sēta, kur beigās varbūt arī līgumā minētās 2 personas ir atbildīgas, bet finālā ir tā, ka neviens nav atbildīgs par neko. Un tas nolietojums, jā, kā Jana arī minēja, ir stipri lielāks. Un neviens izīrētājs, protams, nav priecīgs par šādu situāciju. Jā. Trešā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir higienas problēmas. Ņemot arī vērā to, ka dzīvoklī bieži vien dzīvo lielāks skaits cilvēku nekā ir paredzēts. Otrām kārtām, paldies Dievam vai diemžēl, mums ļoti atšķirās izpratne par higienas un tīrības normām. Vēl kāds aspekts, ka gatavojot ēst, viņi savā virtuvē izmanto tik specifiskas garšvielas, kad bieži vien tas ilgtermiņā atstāja tādas neatgriezeniskas sekas, jo šīs smaržas savelkās mēbelēs, aizkaros, tapetēs, un bieži vien īpašniekam pēc tam ir jāveic kosmētiskais, ja ne kapitālais remonts, lai šo dzīvokli savestu kārtībā, un šis dzīvoklis atkal būtu piemērots jauniem īrniekiem. Bet, Inga, es jau vienmēr esmu teikusi to, ka
Rīgā ir ļoti novecojis īres fonds. Es domāju, ka varbūt arī šie Azijas Palīdzētu, pilsoņi būs kā stimuls, lai ņemtu un beidzot sapurināt mūsu izīrētājus, un viņi būs vienkārši gribot vai negribot spiest vienkārši ņemt un atjaunot. Varbūt arī mēs beigās pēc gadiem 5, 10 teiksim, ārkārtīgi lielu paldies šiem iebraucējiem. Jā, un vēl ir tāds aspekts, ka beidzoties īres līgumam, lūgt, lai īrnieki paši iztīra dzīvokli, veic ģenerālo tīrīšanu un atdod to tādā stāvoklī, apmēram tādā stāvoklī, kādā pieņēmuši, izņemot dabīgo nodilumu un nolietojumu. To es ieteiktu izlaist, labāk paredzēt īres līgumu slēdzot uzreiz kaut kādu naudas summu, kas ir jāietur, un mēs īpašnieki paši uzaicina uzkopšanas kompāniju, kas to veic. Jo citādi, jēga no tā vispār nav. Tieši tā, jā. Tātad, viens no tādiem risinājumiem ir, kā cīnīties ar tām problēmām, ar kurām mēs saskaramies, par kurām runāja Inga. Tātad pie īres līguma noslēgšanas ir viennozīmīgi jāņem daudz lielāks depozīts. Ja klasiskā variantā tiek ņemts depozīts 1 mēneša īres apmērā, tad ar Āzijas pilsoņiem mēs rekomendējam ņemt vismaz 2 vai pat 3 mēnešu apmērā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bieži vien pirmām kārtām ļoti slikti maksā, kā jau Inga minēja, ir ļoti slikta maksāšanas disciplīna. Un otrām kārtām viņi var pavisam negaidīt atbrīvot telpas un pateikt, ka atslēgas ir paskastītē, mēs esam atgriezušies atpakaļ Indijā. Mūsu pašu pieredzē taču arī ir bijis gadījums, ka mēs izīrējām nelielu kafejnīcu Rīgas centrā, kur indieši atvēra kebabnīcu. Un ļoti veiksmīgi strādāja līdz mirklim, kad pienāca vasara, un viņi sāka atvērt naktas stundās visus logus, durvis, un mums sāka nākt pretenzijas no mājas iedzīvotājiem. Mēs tās pretenzijas sākām virzīt pret viņiem kā nomniekiem, bet viņiem jau tās pretenzijas pilnīgi neko neizsaka. Viņi tur parunā, viņi tur pasmaid, viņi apsola, ka visu novērsīs un turpina savā garā strādāt. Un beigās viss ar to, ka viens ļoti aktīvs mājasiedzīvotājs nebija gatavs samierināties ar šo situāciju, sazinājās ar pilnīgi visām valsts institūcijām, uzrakstīja sūdzības, un kad sāk šīs valsts institūcijas pārbaudīt viņu saimniecisko darbību, tad, protams, atrada iemeslus, dēļ kā varētu aizvērt to kebabnīcu ciet. Un, protams, ka indieši uzskatīja, ka tā nav viņa problēma, ka viņi ir iegāsti, ka viņi taču ir ļoti godīgi un godprātīgi tur strādājuši, bet izrādījās, ka pēdējā mēnesī gatavojot kebabus, viņi ir notērējuši elektrību vien jau tikai 800 eiro, a depozīts viņiem bija, manuprāt, ja es atceros, 600 eiro tikai, jā. Un plus vēl viņi iekavēja īres maksu, līdz ar to tur depozīts pilnīgi nepietika ar to, lai nosaktu komunālos, nosaktu patērēto elektrību un iekavēto īres maksu. Rezultātā īpašniekiem bija zaudējumi gandrīz uz nepilniem 2000 eiro, ja es pareizi atceros. Un tiesāties ar viņiem gandrīz ir bezjēdzīgi, jo viņi bieži vien pat pēc tam vairs nemaz neatrodās Latvijā, vai arī viņi to pašu uzņēmumu, kā lai saka, virz uz bankrotu, attaisa jaunu uzņēmumu un darbojās pēc tāda paša principa tālāk. Tāpēc šis ir tāds svarīgs moments, kāpēc ir jāietur depozīts daudz lielākā apmērā. Es teiktu, ka tas ir pat viens no tādiem svarīgākajiem momentiem, lai sevi pasargātu. Jā, otra lieta, tad, ja mēs runājam par pašiem dzīvokļiem, ir jāierobežo šis iedzīvotāju skaits dzīvoklī ar punktu, konkrētiem punktiem līgumā paredzot sankcijas. Mēs varam paredzēt sankcijas, protams, tas galīgi neizslēgs no tā, ka tā turpināsies, un tur ir vajadzīgs diezgan nopietna uzraudzība, jo mēs esam kādreiz varbūt atrunājuši kādas sankcijas, bet tas nevienmēr strādā. Viņiem ļoti grūti ir ar to likumu ievērošanu, ar līguma punktu ievērošanu. Viņi skatās pār tam visam tā ļoti mierīgi. Jā, bet katrā ziņā tur var jebkurā gadījumā censties.
uzlabot šo situāciju, ieviešot šos punktus, jā, un tomēr ik pa laikam apciemojot un pārbaudot, kas tur patiesībā notiek dzīvoklī. Protams, iepriekš saskaņojot, atrunājot ar īres līgumā, cik bieži drīkst nākt un cik bieži nedrīkst nākt, lai nebūtu tāda patvaļa. Bet klausies, cik reizes tu esi ar viņiem norunājis tikšanās, un viņi neviens neatnāk. Viņi saka, gaidiet. Bet viņi saka, es esmu ceļā, es būšu pēc pusstundas, un pēc pusstundas, bet es vēl joprojām esmu sastrēgumā. Un parasti ir tā, ka man pacietība pietrūkst viņus gaidīt, un es metu ar roku. Jā. Tad tev ir jāaudzina vienkārši pacietība. Jā. Problēma nav viņos, problēma ir tevī. Tu esi pārāk maz pacietīga. Jā, tad nākamais punkts ir cilvēktiesiskā apdrošināšana, obligāts pasākums, jo viņiem Āzijas valsts pilsoņiem tekoši krāni ir ļoti normāla parādība. Viņi par to noteikti izīrētājs neinformē, bet mēs vienmēr saņemam no kaimiņiem zvans, vai ne? Satrauktos bija tieši tāds gadījums, ka kaimiņiem no griestiem pilēja ūdens, un kad mēs aizgājām uz dzīvokli, kur šī problēma ir radusies, kur dzīvo mūsu pieminētie indieši, viņi saka, jā, mums pil, mums teg, bet mēs te uzglājam kādu dvielīti, sametam lupatiņas, un viss ir kārtībā. Katliņas vajag aizdot. Ļoti labi risina šo problēmu. Jā, un līdz ar to sanāk vainīgi esam mēs neesam laicīgi novērsuši šo problēmu. Tāpēc, ka mēs esam kā pārvaldnieki. Jā. Kaut arī, vai arī mēs būtu kaut vai īpašnieki dzīvokļi, tā pati problēma. Jā, tieši tā. Tā kā tā cilvēktiesiskā apdrošināšana maksā gadā tikai 25–30 eiro, bet tas viennozīmīgi jūs pasaudzēs no nevajadzīgām problēmām un nevajadzīgiem izdevumiem, jo kurš nes atbildību par zaudējumiem lejā kaimiņam, tas ir dzīvokļu īpašnieks un īrnieki, kā parasti ir bez atbildības. Vēl viens punkts, tas, kurš ir jāiekļauj obligāti līgumā, tie ir uzkopšanas izdevumi. Āzijas valsts pilsoņiem nav svarīgi, no kuras valsts viņi ierodās. Ir jāparedz, ka ir uzkopšanas izdevumi, un tiem uzkopšanas izdevumiem ir jābūt nedaudz lielākiem nekā, ja dzīvoklī dzīvot latviešiem vai jebkuras citas tautības pārstāvus. Jā. Riski ir jebkura īrnieka gadījumā, bet pēc mūsu norādījuma tomēr šeit ir riski lielāki. Jā, tāpēc arī tām summām ir jābūt lielākām. Viens no mūsu tādiem pavisam tādiem trakākiem, traģiskākiem variantiem bija, kad mēs izīrējām Āzijas pilsoņiem, 3 Rīgas centrā dzīvokli, 3 dzīvoklis laikam pareizi bija. Un viņi nodzīvoja nemaz netik ilgi, apmēram kaut kādu gadu. Un tad, kad viņi atbrīvoja dzīvokli, mēs bijām patiesās šausmās, kādā stāvoklī mēs redzējām to dzīvokli. Viss bija taukains, tapetes noplēstas, vannas istaba vispār gadu laikā nevienreiz nebija vispār mazgāta. Un mums, protams, ir savs personāls, kas nodarbojās ar uzkopšanas darbiem, un mūsu pašu darbinieki ar lūdzošām acīm un asarām acīs lūdzās, vai nevar atrast citus cilvēkus, kas varētu šo te dzīvokli uzkopt. Jo viņi vienkārši nebija gatavi tām šausmām, ar kurām viņi tur sastapās. Un mēs pat griezāmies cleaning kompānijā, respektīvi profesionālā uzkopšanas kompānijā, un arī pie citām fiziskām personām mēs meklējām risinājumus, kas varētu uzkopt. Un mums visi nosauca tās cenas ap 700 eiro, jo viņi teica, ka tās šausmas, kas ir tajā dzīvoklī, tas ir vienkārši kaut kas prātam neaptverams. Un, protams, ka īpašnieki nebija gatavi šādas summas maksāt, un mums nācās iet gan rīzoju tur krist uz ceļiem mūsu pašu darbiniekiem, lai tomēr viņi saņemtos un aiziet tos dzīvokļus, to dzīvokli uzkopt. Un es vēl joprojām atceros to dienu, kad tā apkopēja meitene ap 35 gadiem, kur vispār dzīvē nekad ne par ko nav sūdzējusies, vienmēr ar smaidu uz lūpām viņa nāca pēc atslēgām, gandrīz ar asarām acīs, un viņa tāda, jā, iedod man lūdzu spēku, es nevaru tur aiziet. Tad es viņai iedevu spēku apķerot, viņa tāda, labi, vienai istabai pietiks, nākamais atnākšu rītdien pakaļ. Un tā situācija beigās bija tāda, ka dzīvokli kopa veseli 2 cilvēki, veselas 3 dienas, jo nolietojums bija vienkārši vājprātīgs. Es nerunāju par to, ka
dzīvoklis prasās jau pēc kosmētiskā remonta, bet, lai atmazgātu vispār to trapo netīrību, tas bija vienkārši traģiski. Vienīgais pozitīvais moments visā tajā apstākļā bija tas, ka mēs spējām tomēr ar šiem Āzijas pilsoņiem vienoties, ka viņi kaut daļēji nosedz izdevumus par uzkopšanu, bet es teiktu, ka tas bija izņēmuma gadījums. Parasti viņi nepiekrīt, jo viņi uzskata, mēs bišķīt tur uzkopām, nodevām, ar to mūsu atbildība arī beidzās. Jā. Tā kā tie ir tādi galvenie risinājumi. Vēl viens moments, ko es vēlētos papildināt tavu stāstījumu, ir par uzturēšanās atļauju derīguma termiņiem. Jā. Ir tā, ka, ja jūs slēdziet līgumu, ir svarīgi apskatīties, kāds ir derīguma termiņš, jo bieži vien šiem pilsoņiem uzturēšanās atļauja tiek izdot uz 1 gadu, un attiecīgi pēc gada tiek pagarināta, kuram tiek, kuram netiek. Un līdz ar to, ja jūs slēdzat līgumu uz gadu, bet uzturēšanās atļauja jau ir palikuši derīguma termiņš vairs 6 mēneši, vai pat mazāk, jums ir risks, ka pēc 6 mēnešiem, ja uzturēšanās atļauja netiks pagarināta, jūsu īrnieks vienkārši pazudīs. Un jūs ar saviem parādiem, teiksim tā, paliksiet tur, kur esiet. Jā. Man starp citu ļoti īstenībā patīk, tad, kad brauc, pieņemsim, no Krievijas pilsoņu uz Latviju, viņus neizlaiž no valsts, kamēr nav kaut kāda parāda nomaksāta. Tie pārsvarā ir saistībā ar nodokļiem, bet principā Latvijai arī vajadzētu ieviest kaut kādu tādu ar trešām valstīm sistēmu, ka, ja tu esi parādnieks, tad sēdi Latvijā, kamēr neatdosi parādu. Bet es domāju, mums tas ir vēl tāls ceļš ejams. Jā, bet tas, ko mēs īstenībā ar to visu gribējām teikt, nav jau visi Āzijas pilsoņi tik briesmīgi, kā mēs šobrīd viņus aprakstījām. Mums ir arī ļoti pozitīvi gadījumi, bet, kā saka, ja latviešiem katrs 5. nemaksā, tad tomēr Āzijas pilsoņiem katrs 5. labi maksā. Ir tā, vai ne? Tā varētu būt. Protams, mums nav tādas visaptverošas statistikas, bet man šķiet, ka mūsu kolēģi citās nekustamo īpašumu kompānijās piekristu ar šo faktu. Jā. Tas vairāk mēs, protams, šis stāstījums balstīts tieši uz mūsu pašu pieredzi. Jā. Nē, es esmu arī runājis ar citu kompāniju pārstāvjiem, un mums visiem domas un novērojumi ir pilnīgi visiem vienādi. Es neesmu nevienu reizi dzirdējusi tā, ka mums būtu kaut kādi briesmīgāki gadījumi un citiem būtu vieglāki gadījumi. Tā kā nē, visiem tie novērojumi ir vienādi, un tā ir tā mūsu nākotnes skarbā realitāte. Jā. Tātad, tu jau pieskāries statistikai, cik ir iebraukuši pēdējo 3 gadu laikā? Jā, 3 gadu laikā. Tas sanāk, ka 3 gadu periods ir tas, kurā aktīvi sākusies šī migrācija. Jā. Kādas, tavuprāt, varētu būt tendences turpmāk? Jā, es par to esmu diezgan daudz īstenībā interesējusies, jo tas ir diezgan tāds aktuāls jautājums. Un, ja mēs skatāmies pēc tiem statistikas datiem, tie jau nav mani izdomātie dati, tie ir vienkārši pilsonības migrācijas dienestā. Tu ieeji un vari jebkurus datus paskatīties. Ja mēs tā skatāmies 2020. gadā, Āzijas valsts pilsoņiem tika termiņa uzturēšanās atļaujas izsniegts tikai mazāk nekā 1000 iedzīvotāju. Un tad iedomājies, tad 2001, 2002, 2003, principā tas skaits ir 10-kāršojies. Un ņemot vērā, ka tomēr šie cilvēki vairumā lokalizējas Rīgā. Jā, tā ir arī droši vien kaut kur reģionā. Un tad mēs varam reiķināt, cik mums vajadzīgi kaut vai īres dzīvokļi, jo visiem viņiem ir kaut kur jādzīvo. Tā ir viena lieta. Jā. Otra lieta jau arī ir tāda, ka pirmām kārtām valdības līmenī jau jautājums par to, kādas vispār būs tās tendences. Ja? Pirmkārt, jau valdības līmenī tiek atvieglot visi šie iebraukšanas nosacījumi, jo tāpēc, ka visi runā jau par to, ka Latvijā trūkst mazkvalificēts darbspēks. Protams, ka ir kaut kāds pavisam neliels procents arī, kuri ir augsti kvalificēti darbinieki, kas iebrauc, bet tomēr mēs runājam par vairumu, tie ir mazkvalificēts darbspēks, jo ir nepieciešams papildus rokas. Un tāpēc no šīm te valstīm brauks arvien vairāk. Un pēc tādiem ekonomistu un ekspertu aprēķiniem,
tiek uzskatīts, ka vispār Latvijā katru gadu vajadzētu, lai iebrauc vismaz 20,000 no Āzijas valstīm jaunas darba rokas. Tā kā ar 10,000 mēs neaprobežosimies. Un noteikti būs arvien vairāk un vairāk. Otra lieta, kāpēc arī vēl viņi iebrauc, tas ir saistīts ar to, ka ļoti daudz sāk braukt uz Latviju tīri dēļ mācībām. Jo tie, kas atcerās, tad valdība aizliedza, es neatceros, kurā gadā, 18. 19. gadā, aizliedza mācības augstskolās pasniegt krievu valodā. Un ja šīm te augstskolām bija ļoti liels studentu pieplūdums no NVS valstīm, tad principā patreiz šie studenti vairāk nebrauc, jo ne visi ir gatavi mācīties angļu valodā. Un tāpēc pēdējos 3 gadus visas augstskolas tērē ārkārtīgi lielus resursus tieši Āzijas valstu virzienā, lai piesaistītu studentus, kuri ir gatavi mācīties angļu valodā. Un es pat redzēju kaut kādu statistiku, ka, man liekas, pagājušajā gadā, es varu kļūdīties, bet manuprāt, pagājušajā gadā tad augstskolā turībā vien jau bija 500 Āzijas valstu studenti. Un, manuprāt, tas ir diezgan daudz. Un tas, kāpēc viņi brauc uz Latviju, tāpēc, ka vienkārši šeit tās mācības ir daudz lētākas nekā viņu valstīs. Un, jā, tā tendence to, ka pieaugs šie studenti, viņi ir vairāk nekā reāli. Viņi pieaugs ļoti strauji. Tā kā tas, kas ir tagad patreiz tirgū, tas vēl ir ļoti maz. Mums ir viens nama īpašums, ko mēs apsaimniekojam. Nevajag. Es jau zinu, nama ko tu īpašums, teiksi. es vienkārši domāju, kur lai viņus visus izmitina. Un mums ir nama īpašums ar tiešām sen veiktu remontu dzīvokļos. Dzīvokļi tiešām ir gan fiziski, gan arī morāli novecojuši, ar novecojušu tehniku, mēbelēm, bet tajos var dzīvot, nav nekas katastrofāls. Un man ir bijusi vairāk kārt tāda ideja, ka varbūt šos dzīvokļus mēs varētu izīrēt šiem cilvēkiem, jo, Nē. Kāpēc? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, izklausās ļoti labi. Kuldīgā mums būtu mazā Venecija, Rīgas centrā mums būtu Mumbaja, jā. Mazā Mumbaja, jā. Bet mums taču ir arī nama īpašums, kur dzīvo ļoti daudz Erasmus studenti, un mēs taču redzam, ka viņi veido iekšā, tur, kur viņu ir daudz, viņi veido iekšā tādas kā savas kopienas, un tad viens iestājās par visiem, visi iestājās par vienu. Un ja mums šajā tevs piedāvātā nama īpašumā mēs sāksim, kā lai saka, ļaut dzīvot pārāk daudz Āzijas valstu pilsoņiem, es domāju, ka mēs nespēsim vairs kontrolēt situāciju. Jo, kā jau tu pat teici, viņi ir ļoti draudzīgi. Viņi ir ļoti draudzīgi. Jā, mēs izīrēsim 50 dzīvokļus, 50 Āzijas valsts pārstāvjiem pilsoņiem, un beigās mēs tur cīnīsimies ar 150 līdz 200 vismaz. Daudzās valstīs ir Chinatown, ir tāds, un varbūt mums būtu... Es baidos, ka man nervu sistēma tā neizturēs. Tā ir viena lieta, otra lieta. Tu man lūdzu pastāsti, kā es varēšu nama īpašumā īpašniekiem paskaidrot, ka viņu īpašums, kurš ir bijis tādā ciešamā stāvoklī, ir pārvērties jau par nedzīvojamu stāvokli. Kā? Es nestādos priekšā. Protams, ka varbūt tās beigās Rīga kļūs par vienu renovētu ēku vairāk, bet tur tā ticamība ir ļoti, ļoti maza. Tas podkāsts rezumē varētu būt tāds, ka, protams, mēs jūs aicinām būt daudz pretīm nākošākiem, saprotošākiem, arī pieņemošākiem, jo mēs nevarēsim izvairīties no tā, ka šie cilvēki kļūs mazāk un mazāk, viņi kļūs arvien vairāk, un tas jau ir tagad skaidrs. Jā, jo mūsu sabiedrība kļūs multinacionāla jebkurā gadījumā. Jā, tā kā, lai jūs neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem esam uzkāpuši mēs, jūs varat izmantot tās mūsu zināšanas, lai jūs atvieglotu
savu ikdienu komunikācijā ar šādiem pilsoņiem. Un, jā, lai noteikti nebūtu kā anekdote, kad zvans pienāk uz nekustamā īpašuma aģentūru un tiek uzdots jautājums, vai uzbekiem jūs dzīvokli izīrējat? Un atbilde ir sekojoša: nē, bet mēs parādām. Tikai parādām. Mēs tikai parādām. Parādām. Jā, tā kā ar to mēs arī šodien beidzam un uz tikšanos nākamajā podkāstā. Visu labu!